Čau, paldies. Labvakar, visi tie, kas vēl ir pacietības pilni, palikt šeit līdz galam. Man ir nosaukums manai mazajai prezentācijai tāds, ka cilvēki domā, par ko tad es runāšu. Bet uzreiz pateikšu, ka tie nav mani vārdi. Tas ir Ojārs Vācietis, kas šādi rakstījis savulaik dzejā. Jo tā lieta ir tāda, kad es kaut ko daru un gribās saprast kaut ko no otras puses, tad ir vērts paskatīties kādā dzejas grāmatā. Un tur radās šis nosaukums. Bet tad pie lietas. Agnes Kleina, grāmatu žurnāls Benji Newman. Tie, kas bija laimīgie un pirms tam starpbrīdī tika pie savas kopijas. Šāds izskatās tas Benji Newman, tas grāmatu žurnāls, kurš izstāsta kā grāmata, bet iznāk 2 reizes gadā, un tādēļ arī ir žurnāls, jo tas nāk periodisks izdevums. Un par to iekšpusītē un apkārt pastāstīšu mazliet pēc tam, bet sākumā par to garlaicību. Kad mums ir garlaicīgi, ko mēs darām? Arī šodien, varbūt ik pa laikam kādā brīdī. Mēs paņemam telefonu un sākam šķirstīt un izējam cauri Bermudu trīsstūrim, kurš ir Facebook, Instagram, Twitteris, Facebook, Instagram, Twitteris un tā visu laiku. Un tad vienā brīdī, īpaši brīvdienās vai svētkos, kad neviena cilvēka tur nav, mēs secinām to, ka internets ir garlaicīgs. Un joku pēc es tiešām iemetu Googlē, ko man tas izmetīs, un izrādījās, ka tas izmet tieši šis ir ekrāna šāviņš, ka daudzi cilvēki ir secinājuši, ka internets ir garlaicīgs un vispār ir garlaicīgi, un ko darīt tad, kad internets ir garlaicīgs. Un vislabāk man patīk tas pēdējais, kad internets liek rokam kļūt garlaicīgam, lai ko tas arī nozīmē. Bet dažkārt tajos internetos var atrast arī kaut ko, kas varbūt ne uzreiz kliedē garlaicību, bet liek aizdomāties par lietu apstākļiem, hierarhijām, pasauli, kurā mēs dzīvojam un ko ar to iesākt. Un tas viens video ir šis, un man ir... Jā. Un, lai jūs uzreiz saprastu, kas tas ir, tā ir Amerika, tas ir skolotājs tur kreisā pusē, un tā ir viņa klase. Un viņš pirms stundas ar katru sasveicinās ar individuālu sveicienu. You ready, Chef? No, we ready. You ready? All right, what you got? Jā, tad, kad es viņu noskatījos un pēc tam arī padalījos ar to savā Facebookā tālāk, daudziem cilvēkiem patika, daudz cilvēku padalījās tālāk, un vairāk vai mazāk komentāri un atsauksmes par to video bija tieši tā kā šobrīd jums, un arī man, protams, kā pirmā reakcija, kad cik jauki, ja man arī būtu bijis tāds skolotājs un tā tālāk. Bet pēc tam es par to paskatījos tīri tehniski un sāku domāt par to, Bāts Malacis, viņš ir atcerējies visus šos ap 20 un cik sveicienus, jo tie ir jāizdomā, jāiemācās un nedod Dievs vēl sajaukt, jo, protams, skolēns apvainosies, kad skolotājs ir aizmirsis to mūsu īpašo sveicienu. Un tad par to domāju tālāk un paskatījos vēl par šo sižetu internetā, un tur bija intervija ar skolotāju, un viņš stāstīja, ka viņš šos īpašos sveicienus ir aizguvis no basketbola, no spēlētāja Lebrona, kurš tādā veidā sasveicinās, vai sakot, uztur komandas garu saviem komandas biedriem. Un šī skolotāja ideja, kādēļ viņš to ievies savā klasē, burtiski tā es arī angliski šeit uzrakstīju, ka viņš grib saviem skolēniem make them excited about school, jo skola ir garlaicīga, kā mēs to zinām. Un tad par to domāju tālāk un prātoju un saliku to kopā un atļāvos sev pati atzīt un arī šodien par to jums pastāstīt un to ieskicēt un ilustrēt, ka tas, ko mēs ar komandu darām, veidojot grāmatu žurnālu Benji Newman un visas ar to saistītās aktivitātes, ka mēs arī ļaujam, radām iespēju apstākļus cilvēkiem kļūt excited par dzīvi, par to, ko mēs visi dzīvojam. Un parādīšu piemēros, un tad jūs varat man piekrist vai nē, bet katrā gadījumā tā ir tā mana sajūta un mūsu pieeja, kā mēs lietas darām.
Lūk, par pašu izdevumu iznāk kopš 2014. gada oktobra, iznāk 2 reizes gadā, mums ir jau 6 numuri, maijā izlaidīsim jau 6. Šis te šodien kam jūs laimīgie tikāt klāt, bija numur 4. Un uz vāka, un tas mūsu moto tur ir rakstīts dzīvi, ko tu vari lasīt. Jo, kad cilvēki jautā, par ko tad ir tas tavs žurnāls, tavs grāmatu žurnāls, es saku, tā ir dzīve, ko tu vari lasīt. Un cilvēki vienmēr ir apjukuši, jo es nepateicu ne mode, ne dzīvnieki, ne sports, kaut kas tāds, ko mēs visi saprastu. Un viņi jautā, kā tas ir dzīve, un es viņiem atbildu. Tā lieta, ko mēs ar jums darām, dzīvojam, bet tik un tā vajag tomēr iedziļināties un palasīt, lai tiešām saprastu, kā tas ir un kā tad mēs to darām. Un mums ir 2 tādi galvenie mērķi, uz kuriem mēs ejam katru reizi veidojot jaunu numuru vai veidojot citas ar Benji Newman zīmolu saistītas aktivitātes. Un tie mērķi ir ļoti vienkārši, saprotami, bet nebūtu tādēļ neviegli sasniedzami, kas īstenībā ir interesants, jo nozīmē, ka darbs nekad nebeidzas. Un tad pirmkārt radīt vietu, kur jebkurš var vienkārši būt. Ar to saprotot, ka nav skaistumu ideālu, nav ideālo vīriešu, nav veiksmīgo uzņēmēju. Ir vienkārši cilvēki tādi, kādi viņi ir, tādi, kādi mēs ar jums esam, ar visām tām dažkārt ne tām pašām jaukākajām īpašībām, ar to ne to pašu literārāko valodu, bet tādi, kādi mēs esam vienkārši dzīvi. Tad mēs radām vietu, kur mēs varam vismaz nevis izvairīties, bet mazināt kompleksus vai sajūtu cilvēkiem, ka viņi kaut kur nepieder, vai ka mēs visi neesam gana labi, lai tiešām kaut kam piederētu un mūs akceptētu tādu, kādi mēs esam. Un numur 2 stāstīt Latvijas stāstu starptautiskā valodā. Jā, mūsu izdevums ir bilingvāls, latviski un angliski, tā ka reizē viņš ir nopublicēts tur gan latviešu, gan angļu valoda. Bet angļu valoda ir tehniska lieta, jo tā starptautiskā valoda ir cilvēku valoda, kad tās lietas par spīti valodām, tautībām, vietām, kurā mēs dzīvojam, mums visiem ir vienojošas un unificējošas lietas, kas mums vieno, kas ir sapņi un bailes un cerības un visas tās it kā banālās lietas, bet par kurām dienas beigās mēs tiešām varam vienoties, lai kādā valodā mēs arī nerunātu. Un tad, kā tad mēs to darām? Un kā tad mēs veidojam savus rokas spiedienus ar to savu auditoriju, kas mums ir, kas mums vēl var būt. Un kā mēs, atejot atpakaļ uz to piemēru ar to skolotāju, kā mēs piepildam savu klasi ar cilvēkiem, ar skolēniem, kas mēs visi vienmēr esam, ja mēs gribam mācīties un apgūt jaunas lietas, ka mums tomēr gribas, lai mums ir aizraujoši tas, ko mēs darām, vai to, ko mēs lasām un tā tālāk. Lūk, un tad daži no veidiem, tie mūsu custom-made rokas spiedieni. Un tad, pirms es tiem pieskaros, tad tīri par pašu izdevumu, kāds viņš izskatās iekšpusē, ja jūs neesat redzējuši, un droši vien arī neesat vēl cerams. Un tad šeit ir dažas piezīmes no ārvalstu lasītājiem, ar kuriem ir savs arī lasītāja loks, jo grāmatu žurnāls nevelti ir arī angļu valodā, jo tas ir paredzēts un arī šobrīd ir pārdošanā un ir pieejams bez Latvijas vēl 20 pasaules valstīs, un tur visi lasa par mums dīvainajiem latviešiem. Un tur nevienam nav jautājumu par to, kāpēc tur ir vēl tā latviešu valoda klāt. Jo Latvijā man vienmēr jautā, vai tiem ārzemniekiem vajag to latviešu valodu klāt. Zini kā, taču tu parēķini, cik tev lapas pusē ir vietas, cenas, atšķirība, un tev sanāk, tu gandrīz pusi nevar izlasīt. Man ārzemēs nekad nav neviens uzdevuši šo jautājumu, kamēr Latvijā ļoti bieži, kas arī par mums droši vien kaut ko liecina. Un vēl arī ieskatoties te par to, ka tā kā mēs to darām un par ko mēs rakstām, tas ārzemniekos liek interesēties un gribas viņiem uzzināt, kā tā Rīga izskatās dzīvē un tā Latvija. Un tad, pieņemsim, šeit Zeit magazīna galvenais redaktors Kristofs Amēns arī reāli arī pagājušajā gadā atbrauca uz Rīgu. Un tā bija viņa pirmā vizīte Latvijā, un tas viss notika pateicoties vai vainojot grāmatu žurnālu Benji Newman. Bet par rokas spiedieniem. Tad dzīve, ko tu vari lasīt un par ko tad mēs rakstam? Par ko mēs rakstam? Par vienkāršajiem cilvēkiem, par tiem, kādi mēs visi esam, kādi mums visiem ir rados darbu kolektīvā un citur, kur mēs apgrozāmies. Piemērs.
Labi, tur bija viņa teksts kaut kur aizbraucis. Lai nu kā, stāsts ir par Jāzepu Garanču, kuram nu jau ir 88, un viņš ir izstāstījuši, un viņš ir pensionāts skolotājs, un viņš mums bija pirmā numura varonis, jo no viņa mazmētas uzzināja, ka viņš ir interesants un daudz piedzīvojis cilvēks, un mēs aizbraucām pie viņas pansionāta ciemos. Un tā nu sanāca, ko mēs ļaujam mūsu grāmatu žurnālā, mēs ļaujam cilvēkiem runāt par to, kas viņiem pašiem ir uz sirds. Un Jāzeps savos toreiz 80, vēl 86, gribēja pastāstīt par savām draudzenēm, esošajām draudzenēm, par tām, ar kurām viņš sazvanās pa telefonu, ar kurām viņš notērēja visu savu kredītu un pie kurām viņš brauc ciemos, jo viņam kā invalīdam ir bezmaksas autobuss, un tad viņš var pie viņām braukt ciemos. Un tajā citādā bija stāsts par to, ka 2 dienas pēc intervijas viņam bija paredzēts randiņš, ja pirmā tikšanās ar sievieti, ar kuru viņš pēc tam bija runājis tikai pa telefonu, un viņš savos 86 tieši tāpat kā jebkurš no mums ir darījis 14 vai 20 vai joprojām. Tagad, cik mēs esam veci, viņš raizējās par to, ka viņš varētu nepatikt šai sievietei, jo viņam neretā ir gadījies, ka sievietes iemīlas viņu balsī, un balss viņam ir tiešām ļoti patīkama. Un tad, kad satiekās, tad varbūt ir vilšanās par to, ka neatbilstam sapņu tēlam. Cits vienkāršais cilvēks mums ir Ārnis Tomas, kuram ir 65, un viņš ķīlē motociklus un arī pats brauc sacensībās joprojām. Un tad šajā vienā citātā viņš stāsta par to, kā viņam gāja Zviedrijā. Nu, tā viņam arī gāja. Es nedrīkstu to droši vien teikt, man izpīksinās ārā. Nu, lūk, un, lai jūs saprastu, mēs to vārdu neatstājam speciāli ar domu, ka, kā mēs tā uzdrošinamies. Nu, nē, cilvēks vienkārši tā runā, un tas, ar domu mēs arī esam satikušies ar tādiem vīriem, vai varbūt mums ģimenē ir vecstāvs kāds tāds, kurš runā tā, kā ir. Nu, tā kā dzīvē ir, neizskaistinot. Bet nevis, lai kādu izvest no pacietības, bet pastāstītu, kā tu tur īsti bija. Lūk, viens rokas spiediena veids, kas stāstīt par dzīvi un par tiem vienkāršajiem cilvēkiem. Otrs par citādajiem. Īstenībā mēs visi esam citādi, jo, ja mēs visi būtu vienādi, tad tas būtu pirmkārtām garlaicīgi, un otrām kārtām tas vienkārši nav iespējams. Un šajā te numurā tas ir par tēmu citādie, tas bija šis. Un sanāca tā, ka mēs speciāli nekad tēmas netaisam vienu izdevumu par konkrētu tēmu, bet šajā vienkārši salikās. Mums ir autori gan Latvijā, gan visās malās pasaulē. Piemēram, šajā mums ir rakstījis irāņu izcelsmes kanādietis par to, kā viņam ir braukt nosacīt ciemos uz Irānas, Teherānu, un kur viņš sajūt, ka viņš īsti nepiedara nevienai pusē, ne Teherānai, ne Kanādai, Toronto, jo viņš visu laiku ir tas svešais. Un tur mums bija arī citi materiāli par šo tēmu, par to, ka it kā neiedaries savā vietā, ka tu esi displaced no angļu valodas, ka tu esi pārlikts, nejūties savā ādā, un ka tas var būt dažādi iemesli dēļ. Tu reāli dzīvo ne tur, kur tev it kā šķiet, ka tev vajadzēja, tev ādas krāsa neatbilst vairumam apkārt. Dzimums citreiz īsti ir nevietā, vai vienkārši sanāk, ka tu esi minoritāte ar savu viedokli. Tu atšķiries, vārdu sakot. Un tad es kā redaktori vērsos pie savas kolēģis Madaras Krieviņas, kas ir žurnāla grafiskā dizainera, un teica, klausies, Madara, kā mēs varētu šo lietu vizuāli parādīt, jo, ja mums ir tas tematiskais numurs, tad daram līdz galam. Un viņai pēc minūtes bija gatava ideja, viņa saka, pielīmēsim vāku otrādi, vai ne? Jo tad viņš būs tā kā nepareizs. Un kā tas izskatās? Tas ir tā, ka jūs ieiet veikalā, un tad viņš stāv kā stāv, un tad jūs sākat šķirstīt, un jums viss ir otrādi, vai ne, atžgārni. Un tad sākumā šitien te mēs uzrakstījām, lai cilvēkiem nav sajūta, ka viņi ir saņēmuši brāķi, ka apgriez otrādi, lai sāktu lasīt. Nu, mēs apgriežam otrādi, Barišņikovs joprojām kā dzīves, pareizi, vai ne? Un tad mēs šķiram vaļā. Un te mums nomierina, ka vai tu jebkad esi jūties ne savā vietā, tieši tāpat kā vāks šim izdevumam. Es tev saprotu, bet tagad tu esi īstajā vietā. Un šeit mums viss ir, teiksim tā, normāli. Bet, ko mēs pēc tam, kad šis numurs iznāca, sapratām vēl labāk, ka viņš arī reāli strādā, mums neplānojot tā, kā mēs to gribējām. Jo, iedomājieties, ja jūs šo izdevumu tieši numuru lasat sabiedriskā vietā,
Izstāsta, ka jūs vienkārši muļķītas vai tēlojat, vai kas tieši ar jums notiek, vai ne, visu otrādi tur ir apgriezts. Un tad šis ir ļoti labs veids, kā mums lasītājiem, mums redaktoriem, jebkuram citam ļaut vai likt iejusties to cilvēku ādā, uz kuriem rāda ar pirkstu, tiešā vai pārnestā nozīmē. Un saprast to, par ko mēs runājam šajā numurā, patiešām uz savas ādas. Tā, ka tu zini, kā ir iekāpt tā otra cilvēka kurpēs. Un cits vēl piemērs par to, šis tas vāks, jā, kā viņš izskatās uz ekrāna. Un vēl mūsu trešais piemērs par rokas spiedieniem ir, ka tā ir dzīve, ko tu vari lasīt pats par sevi. Pirms kāda laika, tā kā mums ir arī komunikācijas sociālos tīklos, es arī surfojot internetā sapratu, ka ir viena lieta, kas tur ir populāra, bet kas nav latviešu valodā. Un tā ir vārnīca. Un mēs sākām taisīt, kā mēs viņu nosaucām, Benji vārnīcu, kur pēc internetā jau redzētas schēmas, kur ir skaidrot kādi eksistējoši ārzemju vārdi, angļu valodas ārzemju vārdi vai izdomāti vārdi, un mēs tam pievienojām savu šķirkli, kas ir latviešu valodas skaidrojumi. Un tas viss turpinājās ar to, ka mums sadarbībā ar Mākslā vajag telpu tapa mākslas plānotājs ar izplēšamām pastkartēm, un tur mēs šiem vārdiem pielikām ilustrācijai latviešu mākslinieku gleznas vai otrādi no gleznām tapa jauni vārnīcas šķirkļi. Un, piemēram, šis par to, kā pateikt ārzemniekam, kas ir sviests, vai par to pastāstīt, kā tas ir, ka tev ir niķītis, jo tad cukurs ir rūgts un ar pasauli nepietiek. Tā sanāca, ka sociālos tīklos, paldies, es redzu, man laiks ir cauri, bet es arī līdz galā. Sociālajos tīklos latvieši viens otram ieteica šos latviešu valodas skaidrojumus un arī ieteica saviem ārzemju draugiem. Un, šēroja pietiekami daudz, lai mēs saprastu, ka mēs varam to papildināt un turpināt tālāk. Un tādā veidā mēs uzlikām šos dažus vārdus uz džemperiem un sapratām, ka šādā veidā mēs neplānoti radījām vēl vienu rokas spiedienu veidu ar to auditorijas daļu, kur varbūt nezināja un gan jau arī neuzzinās par izdevumu, bet tas cits rokas spiedienu veids, kas nav tas rakstītais vārds, tas uz viņiem iedarbojas, jo viņi grib ar šādu džemperi, pieņemsim ar klusumu, iet ārzemēs, nerad no ārzemēs dzīvojuši latvieši to iegādājas un justies lepni kā savulaik 90. tie ārzemju latvieši, kuriem uz krekliņa bija rakstīts sveiks. Un tad nobeidzot, vienkārši paņemiet no manas šodien stāstītā nevis to, kā mēs to darām, bet to pašu principu par rokas spiedieniem, ka mēs atrodam savu auditoriju un piedāvājam savu rokas spiedienu veidu vai skatāmies, kāds ir tā auditorijas daļai, kas mūs interesē, komunikācijas un dzīves saskarsmes veids, un uz to reaģējam, un tad mums būs tas konteksts tāpat kā tam skolotājiem Amerikā. Paldies! Līdz nākamreizē!